Nevis kaitīgi, bet šo man nevajag. Man to nevajag, jo tā kamēr domās tas ir kaitīgs, tikmēr domās man gribētos viņu, bet viņš ir kā Rolands pateica, ka tas ir kaitīgs. Tad, kad tu sapratīsi, ka man to vairs nevajag, tad tev ir skaidrs, ko tad tev vajag patiesībā. Kamēr tev nav skaidrs, ko tev vajag, tikmēr tu meklēsi, kas ir kaitīgs, kas ir labs. Jā, tā kā es tur parasti stāstu, jā, ka viena zinātnieka izpētīšu, ka piens ir kaitīgs, otru izpētīšu, ka piens ir pats labākais, kas var būt. Un tad tu tagad domā, vai viņš ir jādzer vai nav jādzer. Un tagad tu sapratīsi, ko tev vajag, tad tu arī sapratīsi, vai tev viņš jādzer vai nav jādzer. Un tur tā lieta, ka mēs visu laiku noveļam atbildību uz kādu citu. Mēs paši negribam uzņemties atbildību pat par saviem lēmumiem, par savu dzīvi. Mēs meklējam, vai tas ir kāds pateica, vai tas ir labi, vai tas nav labi. Un ko tad man vajag? Man vajag to, ko tur pateica Rolands vai Jānis vai Pēters. Kas tad man vajadzīgs? Nu, to, ko ērtāk paņemsim šodien, jā. Tā mēs dzīvojam, jā. Redz, mēs pat nevaram to atbildīt. Jo, ko nozīmē būt par vīrieti? Nozīmē uzņemties atbildību par savu dzīvi. Ko nozīmē būt par sievieti? Uzņemties atbildību par ģimeni. Un kamēr mēs to neesam spējīgi izdarīt, tikmēr mēs cilvēki nevaram saukties. Un mēs esam uzņēmušies arī atbildību, protams, par to, kas ir par sievieti un visu ģimeni, pēc tam, kad to aprecies, jā. Sieviete uzņemās atbildību par ģimeni, pat pirms viņa ir aprecējusies. Jo viņa pirmām kārtām uzņemas atbildību par ģimeni, kurā viņa ir piedzimusi, kā sieviete. Un pēc tam viņa šo te atbildību pārnes uz jauno ģimeni, kurā viņa sajiet kopā ar vīrieti. Vienkārši. Nekādu sarežģītību. Atkal jābūt ļoti labs tāds atslēgas teikums. Vīrietis uzņemās atbildību par visu. Par savu dzīvi un par visu kopumā. Arī par to pašu sievieti, kurai uzņemās atbildību par viņa ģimeni. Ja viņa uzņemās. Ja viņa neuzņemās šo te atbildību, vīrietis nevar atbildēt par sievieti. Ja sievieti viņu neklausa un nesako viņam un nepalīdz viņam un neatbalsta. Vai ir citreiz pat pretēji nostājas pret viņu. Tur strīdās, konfliktē un vēl nezinu, ko dara. Viss vienkārši. Tad šādi te indivīdi, viņi nevar būt cilvēki, kur nevar izveidot ģimeni. Vai kuri nevar uzņemties atbildību tā precīzāk. Jo nevar izveidot ģimeni, jo negrib atbildēt. Tā kā tā, ņemam atbildību savās rokās, rādam piemēru, kā jūs teicat.